Šodien ar karogu pacelšanu un rīta vingrošanu svinīgi tika atklāta Olimpiskā diena. Liels pulks skolēnu un bērndārzu audzēkņu dienu aizvadīja sportiskā garā. Enerģiska vingrošana visiem kopā, gan lieliem, gan arī maziem, ļāva no sirds izkustēties. Turot rokās simboliskas hanteles, dalībnieki pierādīja, ka vingrošana viņiem nav sveša. Man ļoti patika vingrot. Tu bieži vingro? Jā, mums pastundē jāvingro. Jāiet uz sporta halli vai arī uz sporta laukumu. Īpaši neaizraujos ar sportu, bet tā pati vingrošana, kas no rīta palīdz vai tajā pašā dienā, kas no rīta visus kaulus izkustināt, cik daudz, cik tieši pavingrot. Šodien pulksten 10 no rīta vingrotāji pulcējās 83 vietās visā Latvijā. Talsos vingrotāju priekšgalā bija Pastendes pamatskolas sporta skolotāja ar saviem audzēkņiem. Bērni jau ir gatavojušies, viņi jau zina tos vingrojumus? Mani bērni Pastendes pamatskolā gatavojušies. Cik ilgi jūs jau gatavojaties? Nedēļu. Grūti, sarežģīti? Nē. Ko jums tas sports dod? Prieku un veselību. Olimpiskajā dienā neiztika arī bez īpašā vēstneša. Par sava veida olimpisko vēstnesi Talsu novadam bija nozīmēts Barcelonas olimpisko spēļu dalībnieks šķērsmetējs Mārcis Štrobinders. Popularizēt olimpisko kustību jauniešu vidū, tas teiksim, būtu katra olimpiešu pienākums, tāpēc es ar lielāko prieku piedalos šajā pasākumā. Kā pašam vēstnesim ar to sportošanu tagad? Jā, viss notiekās, teiksim, cik veselība atļauj un, teiksim, kaut kāda kustība vien notiek visu laiku. Talsu novada pēdējās olimpiskajās spēlēs pārstāvēja šķērsmetēja Madara Palamēka. Sportisti un treneri cer, ka nākotnē tāda būs vēl. Tev ir kāds sporta veids, ar kuru tu nodarbojies arī ārpus? Nē. Kāpēc tā? Man kaut kas cits saista. Kas tev saista? Mūzika. Patīk ļoti sports. Un kurš sporta veids tev vismīļākais un kāpēc? Biatlons. Tu, ka būs lielāks, tu nodarbosies ar biatlonu? Jā. Kā tu domā, tu varētu būt nākamais olimpiskais čempions, ja tu labi trenēsies? Būtu. Olimpiskajā dienā piedalījās un topošos olimpiešus satika arī Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš un Talsu televīzija.